Un pirmās daļas pārdomām saldējs ēdiens ir divi man ļoti cienījamu terminologu atzinumi, ka sāknēt un beidzēt, kā mēs vēl redzējām pirms vairākiem gadiem, tad, kad vērās ciet dators, tad bija šie vārdi redzami latviski. Ir atkal aizstāti ar palaist un apstādināt, un tad, kad tie vārdi ir pieņemti, tad liekas, kas var elementārāk būt. Tas tik ļoti pats par sevi saprotams, bet pie visa pašsaprotamā ir jānonāk. Vai varēs mums izslēgt? Izslēgt? Jā. Kur jums ir rakstīts izslēgt pie apstādināt? Nē, nu, man šeit vēl vienkāršāk būtu izslēgt vienkārši, ne? Bet izslēdzu jau es pati, bet tas, ko viņš dara, ka viņš padomā un tad tikai beidzās. Jā, bet tomēr sākumā es viņu izslēdzu, un pēc tam tikai... Jā. Kaut kāda bez jūsu gribas, tomēr tas vēl pagaidām nenotiek. Bez cilvēku piedalīšanās. Un terminoloģijas komisijas, IT terminu apakškomisijas loceklis Eduards Cauni man rakstīja, ka kompjūters un hardisks, kā pieņēma pirms 20 gadiem, nav atcelti kaut vai tāpēc vien, ka neviens jau 20 gadus vecus lēmumus nav pārskatījis, lai atceltu. Un tā ir brīnišķīga ilustrācija, ka valoda iet uz priekšu un ka patiesībā mēs visi esam dalībnieki un nav slikts tas virziens. Tas ir labs virziens, kādā tas iet uz priekšu. Un no kompjūtera uz latīnisko datoru, no data nebija sevišķi grūti pāriet, jo latviešu traucē, es angliski ļoti vāji protu, man tas kompjūter traucē, jo latviešu J un P un J, tas ir mīkstais L, fonētiski. Saprotiet, par ko es runāju. Tā jau nav tāda gramatika. Tā ir vienkāršā lietotāja latviskā mēle, kura ir, protams, ļoti lokana. Un daudz, ko mēs varam izlaust un izlocīt, un visu, ko mēs, protams, un sandals un salvets, protams, pateikt, ka gan dabiskāk ir sandals un salvets tādās pozīcijās. Un no kompjūtera pāriet uz latīnisko data ir ļoti parokai. Un cietais disks arī acīm redzot sākumā vēl likās neiespējami, kas tur tik, un tātad tas pieņemtais ir hard disks, kur mēs jau pat neatceramies, ka tāds ir bijis. Visu cieņu.